vienkārši prieks redzēt, ka Zemgales cilvēki attiecībā pret ūdeņiem ir pionieri, jo novada līmenī pirms 4 gadiem tieši Jelgavas novads uzsāka šādu iniciatīvu darbošanās savu upju jaudas un ainavas un bioloģiskās daudzveidības atjaunošanai. Un pat ja šajā Zemgales slīdenumā nav tik daudz aizsargājamo teritoriju, tad bieži vien šīs kā novārtā atstātās upītes pēc mūsu darbiem parāda savu patieso seju. Andra Urtāna vadībā mēs esam 2 reizes tīrījušas upi. Upes tīrīšanā mums iesaistījās praktiski visi pagasta iedzīvotāji, kas dzīvo upes krastā. Visjaunākajam bija 7 gadi un senioram pāri pa 70. Tas gandarījums, ko mēs guvām un tās mācības, mums vēl noderēs vēl vairākus gadus uz priekšu, kopjot upi arī turpmāk. Mēs paņēmām izkaptes un sākām pļaut, paņēmām grābekļus, sākām tīrīt ārā žāles. Un tad iztīrījām žāles, un tad vēlāk dzelžus ņēmām ārā. Un tad, kā izņēmām dzelžus, atradām zvejas tīklu. Andris Urtāns Jelgavas novadā ir nesis milzīgi darba ieguldījumu ar savām zināšanām un noteikti parādot, ka ar vienkāršām darba metodēm var sasniegt ļoti augstus rezultātus. Darba process upē, tas nav tikai kā tāds vienkārši strādāšana, tas ir ļoti interesants un izzinošs piedzīvojums, kuram seko gan lieli, gan mazi, un ar katru gadu Jelgavas novada upju talkās iesaistās ar vien vairāk talcinieku, un tas jau ir galvenais šāda aktivitāšu mērķis.